Tā teikt, kauliņi ir mesti un paldies visiem, kas dalījās viedoklī. Jāatzīst gan, ka komentāros uzvarēja Makita un es paņēmu kaut ko citu. Jā, lielā izvēle pāri instrumentiem sētā mājās ir notikusi. Mērķis bija ņemot vērā baterijas cenas un gribās, lai viss tas ir savienots. Ir par citu brendu un parādīšu, ko tad es paņēmu. Te var redzēt spilgts un zaļš. Jā, bija doma ņemt Makitu, bija doma ņemt Bošu. Bošam nepatika dažas lietas, Makita bija ļoti konkurētspējīga, bet ko tad es paņēmu? Rekur Urbis. Urbis turklāt nāk ar 2 baterijām, tas bija pie 120 €. Pastīšos. Tam izrādās bija pat cenas samazinājums, bija sākumā pa 136 €, es skatos, tas pats Urbis. Nē, tas bija tomēr ar lielākām baterijām. Te rekur ir 4 un 2. 117 € ar PVN. Tā kā man tā pati baterija der, tad rekur arī krūmšķēris tāds ar maināmiem uzguļiem, tās pa 77 €. Un paņēma arī elektrisko trimeru, kur gar sētas kokiem kaut kur dobēm zālīti paņemt nost, un tas bija 60 €. Nu, nav nekāda pieredze ar šo zīmolu, Ryobi. Sakiet, kā jums liekas, man bija pirms tam pavisam vienkāršais no depo Urbis, kas nokalpoja 10 gadus, pat vairāk, ar akumulātoru stāvēšanu ziemā garažā, tātad mīnusgrādos. Un viss bija labi. Paskatīsimies, kas mums te nāca, bet to Urbi, tas ir tā kā pamats. Nezinu, vai kāds vispār var būt saimniecībā izdzīvot bez Urbja. Gan jau laikam var, bet es uzskatu, tas ir tas pirmais, kas būtu jāpērk. Reku tāds tas izskatās. Pastīsimies vēl baterijas. Rekur mums ir 4 kW, jā, litijum 18 volti un 2 maziņi. 2 baterijas arī baigi svarīgi, jo tomēr parasti jau tu viņas netur uzlādētas, to ātri vienu pielādē, sāc jau darīt darbus, tikmēr otra lādējās, un tad jau uz nākamo reizi šitā mainot, tas tā vienkārši strādā, teiksim tā. Un tā kā man ir šitie te aķīši, tie man derēs arī trimerim, šķērēm, pats par sevi Urbim. Kam ir pieredze ar šo zīmolu, lūdzu uzrakstiet, vai viss ir labi. Parunāju ar vienu vīru no servisa, viņš teica, ka bija agrāk pirts profesionālo tehniku, bet vairs to nepērk, jo lūs tāpat kā vienkāršā tehnika, tikai viss ir daudz dārgāk. Tas, protams, ir ilgtermiņa mērķis, bet tu vari droši piesakot Dzīvoklis LV mūsu sociālajos tīklos, piespiest laiku, jo pēc pāris gadiem, vai arī kaut kad ātrāk, kur kaut ko lietosim, noteikti parādīšu, kā kas strādā, kas ir labs, kas slikts, un ar interesi lasīšu jūs komentārus. Tā kā tiekamies!